Šomēnes pilnmēnesis ir 10. jūlijā Mežāža zīmē, un mums karjeras tēma izvirzās priekšplānā, jo Mežāzis ir darba un sasniegumu zīme. Savukārt Saule tagad ir Vēža zīmē, kas atbild par mājas mieru un ģimeni. Līdz ar to varētu pacelties iekšējais konflikts par prioritātēm. Laiks ģimenei, bērniem, attiecībām un laiks sev, naudas pelnīšanai un karjerai. Pilnmēnesis vienmēr ir ļoti emocionāls brīdis, kad cilvēkiem kļūst grūti savaldīt savas emocijas, īpaši negatīvās. Tāpēc mēģinam kontrolēt sevi, neiesaistīties strīdos, labāk paklusēt un aiziet garām, lai nepieļautu kļūdas. Šis pilnmēnesis veido aspektu ar karmisko mezglu, tāpēc ļoti uzmanīgi pieņemam lēmumus, domājam, ko runājam. Viss negatīvais, kas tiks pateikts vai izdarīts, atnāks baigi sāpīgi atpakaļ. Pilnmēnesis enerģijas darbojas īpaši spēcīgi 3 dienas pirms un 3 dienas pēc pilnmēnesis. Un ja šajā laika posmā notiek kaut kādas neveiksmes, nelaimes gadījumi, tad ziniet, tas ir cēloņu un seku likums, jeb karma. Ja, piemēram, saplīst mašīna visnepiemērotākajā brīdī, parādās varbūt kaut kādas veselības problēmas vai traumas, un cilvēks tāds, par ko man tas? Ja, par visiem aizvainojumiem, pārdarījumiem, nosodījumiem, jebkādām negācijām, ko esi darījis otram. Tas viss nāks atpakaļ. Es, piemēram, šodien sāpīgi atsitu mazo kājspirkstiņu. Tā ka, tā tas ir. Katrs saņem kaut ko par pāri nodarīto citiem. Tāpēc nesavāram vēl lielākas ziepes tagad, lai vēlāk nenāk nepatīkami tas viss atpakaļ. Tā, kas vēl? Šajā laikā var atnākt kāds piedāvājums no bijušiem darba devējiem vai var atgriezties pagātnes tēmas saistītas ar bērnības pārdzīvojumiem, vecāku lomu. Ja kaut kas tāds uzpeld, tad tagad ir piemērots laiks ar to tikt galā. Ir labi veikt terapiju, piedošanas praksi. Piemēram, manā mājaslapā ir viena meditācija, kas palīdz atlaist tieši pagātnes aizvainojumus un traumas. Vēl tagad ir labs laiks, lai pabeigtu kaut ko sen iesāktu vai izietu, piemēram, vēlreiz kādu kursu, ko kādreiz gājāt, būs labi rezultāti. Šajās dienās kāds var mierīgi, bez drāmiņām pamest jūsu dzīvi, vai jūs pats varat pieņemt lēmumu par aiziešanu vai kaut kā izbeigšanu, un tā diezgan mierīgi. Ja ir paredzēts kāds smags fizisks darbs vai jāveic kāds darbietilpīgs projekts, tad šī nedēļa ir tam labi piemērota. Mežāža enerģija ir tieši par smagu darbu, par neatlaidību, pat darba holismu. Un spēka pietiek visam un būs gandarījums par paveikto. 10. un 11. jūlijā iesaku iztīrīt māju ar sāli, vizualizējot, kā jūs noskalojat visu negatīvismu. Var izšķīdināt sāli ūdenī un izsmidzināt pa māju, izmazgāt grīdu ar sālsūdeni, pašiem noskrubināties ar sāli, jo mums ikdienā aplīp ļoti daudz negatīvās informācijas, īpaši caur ziņām, caur cilvēku skaudību, un pilnmēnesī veiktā attīrīšanās palīdz to visu neutralizēt. Un vēl var izkvēpināt māju ar Palo Santo kociņiem. Tos var nopirkt internetā vai jebkurā ezotērikas veikalā. Tā viņi izskatās. Un kas visvairāk izjutīs pilnmēnesi, tie būs paši mežāži, jo tad mežāžu zīmē notiek pilnmēnesis, un arī vēži, jo pa vēžiem tagad iet saule. It īpaši tie, kas dzimuši no 5. līdz 15. jūlijam. Un ja kādam dzimšanas diena iekrīt pilnmēnesī, tad ja pilnmēnesis dzimšanas dienā iekrīt, tad pirmkārt apsveicu, un šīs gads būs īpaši nozīmīgs jūsu dzīvē. Un mežāži, jūsu uzdevums šobrīd ir mācīties nomest bruņas, atslābināties un ļaut sev arī būt nedaudz emocionālākiem, nevis tikai kā izturīgai, stiprai klintī. Tas jau, protams, attiecas arī uz mums visiem.
Vēram sirdis vaļā. Pilnmēnesis ir par atvērtību, par atklātību. Tā ir jūtu kulminācija. Ļaujam sev būt uz pozitīvās emocionalitātes. Daram kaut ko labu viens otram. Vairojam labo, jo negatīvā tā jau ir pārpārēm. Nu tad lai viss forši!